Vai var būt teātris bez mīlestības? Nē, protams, nevar būt. Un vai tad tieši mīlestība nav tā noslēpmainā matērija, no kuras dzimst teātris? Skatītāju mīlestības un aktieru mīlestības un mūsu kopīgās teātra mīlestības. Un tāpēc šis stāsts būs par mīlestību. Par mūsu Ogres teātri, par mūsu izrādēm, par mūsu aktieriem un par mūsu pilsētu, kuru mēs visi mīlam. Ogres teātra aktieri pirms 5 gadiem. Gaida un prieka pilni, jo tūlīt mēs ieiesim savās īstajās mājās, savā teātrī. Ilgi mēs esam gaidījuši šo brīdi, un tas ir pienācis. Atveras durvis un nāk arī pirmie skatītāji, un viss var sākties. Tagad pēc 5 gadiem, teātra jubilejas sezonas atklāšanā, mēs atkal pulcējamies pie savu teātra durvīm, lai taptu vēsturiska kopilde. Ogres teātris savā 95. sezonā. Paliks uz ilgiem laikiem, tā fiksācija, kādu mēs esam 95. sezonā. Pirmā pirmizrāde jaunajā teātrī bija Antona Čehova Ivānovs. Tas ir smeldzīgs un bezgalīgi skaists stāsts par nepiepildītiem sapņiem, par zaudētām cerībām un mūsu nespēju izrauties no dzīves rutīnas. Visi apkārtējie cenšas glābt Ivānovu, bet viņš zaudējis ticību un spēku un ieslīdis apātijā. Sašenka iepazinās ar Nikolaju Aleksejeviču, kad viņa bija vēl pavisam bērns. Reiz viņš pēc apkolībām galīgi pārkurs atlaidās viesistabā atpūsties, un viņa 12 stundas stāvēja pie durvīm sargādama, lai tikai neviens viņu nepamodinātu. Un jau toreiz viņa sajūta, ka šis cilvēks viņas dzīvē ir īpašs. Tagad Sašenka zina, ka viņa mīl Ivānovu, un tic, ka tieši viņas mīlestība ir tas spēks, kas viņu atgriezīs dzīvē, ka viņas uzdevums ir glābt Ivānovu. Un tas nekas, ja bezkaunīgais Borkins viņu redz. Anna Petrovna atteicās no sava vārda, no savas reliģijas, no saviem vecākiem, lai tikai būtu kopā ar vīrieti, kuru viņu bezgalīgi mīl, bet kurš viņu vairs nē. Nē, tas nevar būt. Ārsts vairs neslēp, ka viņa ir dilonis un cerība vairs tikpat kā nav. Kāpēc man dzīve liek par visu maksāt tik dārgi? Kāpēc no manis par visu ņem tik lielus procentus? Bet ir jau dzīvē arī mierinājums. Un kas var būt labāks par šņabīti? Ja tik ir īstās uzkodas. Sālīts gurķītis, tā ir vesela filozofija. Gudrie domāja un neko labāk par sālītu gurķi nespēja izdomāt. Arī melnajiem ikriem nav nekādas vainas, ja vien maks to atļauj. Bet ja nē, tad var iztikt arī ar ceptiem grunduļiem. Izķidā, apiļā miltos, apcep un skraukš. Bet tad jau ciemas savedēji Avdotja ir klāt ar jaunām ziņām. Grāfs Šabeļskis kļuvis par līgavaini. Viņa līgava ir jauna un bagāta, un vienīgais, kas viņai vēl pietrūkst, ir grāfa tituls. Un tagad viņa visas actiņas izraudājas gaidot savu mīļoto. Renu vecais suns tev arī kauls. Un kāpēc gan nē? Ja viss apkārt ir nelieši, kāpēc es tāds nevaru būt? Nu tad uz to mums jāiedzer, saka Avdotja. Es grēciniec gan nedzeru, bet par šito, un dzīvoja viņi laimīgi, un mēs par viņiem priecājāmies. Stiprs šnaps. Bet īstenībā vecais grāfs Šabeļskis vēlas vairs tikai vienu. Kaut viņam būtu nedaudz naudas, un viņš varētu aizbraukt uz Parīzi. Tur apglabāt viņa sieva. Sēdēt pie viņas kapa, sēdēt, līdz pats arī.
bet šis ir stāsts par īstu patriotismu un dzimtenes mīlestību, uz kādu ir spējīgi vienīgi francūži. Jūs esat bijuši Bušonā? Nē, bet ir tāda pilsētiņa – Bušona. Kopš slēdz pēdējo dekoratīvo puķu podu fabriku, tajā ir palikuši vairs tikai 3 iedzīvotāji, bet bušonieši negrasās padoties, viņiem ir sava himna un karoks ar caurumu vidū. Jo, kur tad mēs dzīvojam? Baigajā caurumā. Tādēļ karoks ir dziļi simbolisks. Lai dzīvo Bušona, un viņi dara visu, lai Bušona dzīvotu. Tāpēc jau eksistē Eiropas fondi. Un ja tev ir idejas, kas vērstas uz attīstību, tad viss, kas var notikt. Jaunākais bušoniešu projekts ir banānu plantācijas. Drīz visa pasaule uzzinās par Bušonas banāniem. Projekts ir vērienīgs un arī Eiropas naudu, kur tur vajadzēs ieguldīt. Un tas nekas, ka banāni it kā augot tikai tropiskajās zonās. Vajag vienīgi kārtīgi laistīt. Jūs jau atradāt kartē, kur atrodas Bušona? Nē? Un neatradīsiet arī. Tāpat kā to nevar atrast Eiropas parlamenta ierēdnis Flapī. Viņam ir dots uzdevums atrast šo Bušonu, ko kartēs nevar ieraudzīt un pat satelīti no kosmosa nespēj to saskatīt. Bet šī neatrodamā Bušona ir apguvusi tik daudz Eiropas fondu naudas saviem projektiem. Flapī viņus atradīs, lai kur viņi būtu noslēpušies, tāpēc jau viņu sauc Roberts Flapī. Un kas tie par trakiem projektiem un par kādām milzīgām summām? Automaģistrāle, Murmanska Bušona vai tirdzniecības osta, kaut arī jūra no viņiem esot 300 km attālumā, bet viņi rakšot kanālu. Par mūsu kopīgo Eiropas naudu. Flapī viņus atradīs, lai kādi šķēršļi nebūtu priekšā. Upe, tas ir nieks, to var pārbrist. Tikai karte aizpildīja pa straume, bet no tās tāpat nebija jēgas. Pēc upes forsēšanas tikai mirklis atpūtai un tad tūlīt tālāk. Bet kas tad tas? Viņš arī ir francūzis? Tautietis, kurš piedāvā iestiprināties ar savu hotdogu. Bet nē, viņš taču ir no pavisam citas lugas. Paldies par cienastu, bet mums nav pa ceļam. Au revoir! Bet kādā Latvijas provinces pilsētiņā dzīvo Inese. Viņa strādā par pārdevēju grāmatveikalā un ļoti mīl savu darbu. Grāmatas ir viņas pasaule, viņas patvērums un mierinājums. Un tad kādu dienu bibliotekā Ines ierauga vīrieti, kurš raugās uz viņu tā īpaši, tā kā vēl neviens līdz šim nav raudzījies. Tikai vienu reizi viņa uzdrīkstējās uzrakstīt vīrietim no avīzes sludinājuma, un tad pēkšņi sākās visskaistākā vasara viņas mūžā. Vīrietis atbildēja un sākās mīlestības vēstules, cita par citu skaistāka. Viņu sauca Olivers. Kaimiņos Inesei blakus dzīvoklī dzīvo Mārtiņš. Viņš restorāna šefpavārs. Mārtiņš ir labs pavārs un restorāns, kurā viņš strādā, arī ir labs, varētu teikt pats labākais. Un tikai tāpēc, ka Mārtiņam ir sistēma. Viņš ļauj saviem darbiniekiem zakt, bet ar mēru. Visus produktus viņš izvēlas pats un tā kā gatavot prot Mārtiņš, tā nemāk neviens.
un Mārtiņš mīl Inesi. Tā normāli, kā īstam vecim pieklājas, bez visādiem saldiem vārdiem un mīklas pūšanas. Bet Inese ir viņas Olivers. Pirmo reizi, kad viņi satikās, viņš tai dāvināja baltu rozi. Kāda būs nākamā? Nākamā būs sarkana. Tā grib Stefānija. Un viņa labi zina, ko grib. Un savu Oliveru tik lēti neatdos. 4 likteņi uz brīdi savīs it kā neatšķetināmā mezglā. Tāda arī mēdz būt mīlestība. Ogres teātris, Ogres sanatorijā. Tā nav vārdu spēle un tā nav nejaušība. Mēs esam šeit, lai izstāstītu sēnu. Pirms 140 gadiem sarakstītu Henrika Ibsena stāstu, kuram autors devis nosaukumu Tautas ienaidnieks. Šajā atzimt sākušajā, ar brīnišķīgiem mākslinieku Anča Cīruļa gleznojumiem rotātajā ēkā norisinās mūsu izrādes notikumi. Brīžam skarbi un nežēlīgi, kādus tos devis autoru dotais sava laika Norvēģijas sabiedrības portretējums. Bet visu notikumu centrā ir sanatorija. Tās galvenais ārsts, Tomas Stokmans, vienmēr sapņoja uzcelt savā dzimtajā pilsētā ārstniecisku kompleksu. Tagad viņa sapnis ir piepildījies, un daudz tam ir palīdzējis viņa brālis, pilsētas mērs Peters Stokmans. Bet tad pēkšņi izdarot ūdens analīzes, atklājas, ka tajā ir bioloģiskais piesārņojums, ka šis ūdens ne tikai nav dziedniecisks, bet ir pat kaitīgs pacientu veselībai un pat dzīvībai. Kā tagad rīkoties? Sanatoriju vajadzētu slēgt. Mēs nedrīkstam indēt savus pacientus. Vienīgais risinājums būtu pārbūvēt visus pilsētas ūdensvadus, bet tie ir milzīgi izdevumi un sanatoriju nāktos slēgt, vismaz uz 2 gadiem. Mērs, Tomasa brālis Peters nevar pieļaut tik radikāls risinājums. Viņš pieprasa meklēt pagaidu risinājumu, kas neapdraudētu pilsoņu labklājību. 2 brāļi, Peters Stokmans un Tomas Stokmans, pilsētas mērs un sanatorijas ārsts, uzsāk cīņu. Es tik ļoti mīlu šo pilsētu, ka labāk redzētu to izpostītu, nevis uzcelt uz melu pamata, saka Tomas. Bet viņa vārdus uztver tā, ka tautas sapulce nobalso par to, ka Tomas Stokmans ir tautas ienaidnieks. Skaistā un mums tik tuvā Somija. Lielkungs Puntilu mīl savu zemi, mēžus, ezers, savus kokzāģētavus un dzirnavus. Tur tie mēži ir mani, un tie arī ir mani, un tur es likšu uzcelt vēl jaunas dzirnavas, un tās govis, kas tur ganās pļavās, arī ir manas. Man ir 90 govis. Un tas slaucējs ir tāpēc, lai par viņām rūpētos. 6 no rīta jāceļas, jāslauc govis, jāizmēž kūts, jāizmazgā spaiņu un kannas, un tā līdz pašam vakaram, un tā katru dienu. Bet katru 5. svētdienu meitenēm ir brīva, un tad viņas brauc uz pilsētu, dodas pastaigās, našķojas ar saldējumu, un vakarā iet uz balli. Un ja nepaveiksies, tad tā var dabūt bērnu. Somija ir laimīgākā zeme pasaulē, tas ir oficiāli atzīts. Puntilas meita Eva lasa romānus un sapņo, kā tas būs, kad viņa sastaps savu vienīgo īsto izredzēto. Un te nu viņi ir, veseli 2. Kur izvēlēties? Viens tāds raupšs un parupšs, bet kaut kas tajā vīrietī viņu saista. Lai saprastu, kas tas ir, jāmēģina doties ar viņu romantiskā ceļojumā. Kur tu mani vedīsi? Tu proti nolasīt mans vēlēšanās no acīm? Kāpēc tu brauc tur? Es gribu uz to pusi. Nē, nevis uz to, bet uz to. Viss man pietiek, ved mani krastā. Un kur tu tagad eji, kāpēc pameti mani vienu? Jā, labāk ņemšu to otru. Smalks un izglītots, atašais vēstniecībā, un tad es kļūšu par sūtņu kundzi, Tallinā vai Rīgā. Jā, šoferis man neder, ņemšu atašai.
Somija ir laimīgu cilvēku zeme. Baltie bērs un baltās naktis un baltie mākoņi zilajās debesīs un bezgalīgais plašums, kuru vislabāk var redzēt, ja uzkāp kalnā, Halti kalnā. Un Puntila ir labs cilvēks, īpaši tad, kad ir iedzērs, bet iedzērs viņš ir gandrīz vienmēr. Un tāpēc Puntila mīl savu dzimteni, un dzimtene mīl Puntilu. 3 reizes dienā, 3, dzied līdzi. Puhotuja, tauka. Dzimtene, kura dzied. Tas ir Bariņš. Te viņi pavada visu savu brīvo laiku, un laika viņiem netrūkst. Runājas par visu, ko nu piemēram, kā tev iet? Normāli, un tev? Man arī normāli. Ko tu šodien darīsi? Nezinu. Un tu? Es arī nezinu. Viņi gaida, vai nenotiks kaut kas sevišķs, kaut kas interesants, bet nekas nenotiek. Tad varbūt rīt. Bet šodien jau nu noteikti vairs ne. Bariņā ir arī Annika. Viņa tāpat kā citi nosita savu laiku, bet nē. Kas tas par čalu, kas piebrauc ar moci? Un Annika izrādās viņu pazīst. Pa kuru laiku viņa tādu atradusi, bet varbūt Annikai tas ir nopietni un tas ir viņas čalis. Uzsēdās uz moča, pamāja ar roku un pazuda. Kad viņa ar tādu iepazinusies? Kas to zina? Bet Bariņš šovakar dosies uz trako zirgu. Tas zirgs tiešām ir traks, un tur var iztrakoties pēc sirds patikas. Reizēm gribas trakot par to, ka tavs auto ir noplīsis. No tā nāk ārā kaut kādi dūmi, un tu esi tikai bezpalīdzīga sieviete, un nav neviena paša, kas varētu tev palīdzēt. Nē, tomēr ir. Kā uz burvi mājienu parādās glābējs. Viņš drosmīgi metas cīņā ar dūmiem un izskatās, ka kaut ko pat saprot no motoriem. Varbūt, ka viss vēl nav zaudēts, varbūt mans auto atkal varēs ripot tālāk. Bet kūp gan briesmīgi, un neizskatās, ka to motoru viņam izdosies salabot. Mans lielais ceļojums beidzies. Rīt Parīzē man gaida darbs, un viesnīcas numuriņa mamma, bet es te sēžu, viena kaut kādā nekurienē. Ko man tagad darīt? Bet nē, mans glābējs nav mani pametis. Un tas nekas, ka viņš neprot labot mašīnas, es tik un tā viņam esmu ļoti pateicīga. Kāpēc es viņu tik ilgi turu apskautu? Tā reizēm var sākties arī mīlestība. Tā ir mamīja. Nekad nesauciet viņu par vecmāmiņu, tas mamī nepatīk. Kaut arī viņai ir meita un arī mazmeita, Annika. Nu tā pati, kur aizbrauc ar moci. Un vēl viņai ir Edijs. Edijs Benaramī aplido viņas meitu. Un tās dēļ gatavs uz visu. Un tas nozīmē, ka mamī ir visas tiesības viņu nodarbināt. Un tad, kad viņa dodas iepirkties, Edijs ir ļoti noderīgs. Viņš ir pacietīgs un nekad nečīkst, ka mamī veikalā pavada pārāk ilgu laiku, bet veikala ir viņas vājība, īpaši kosmētikas. Ak, šis L'Occitane. Edijs patiešām ir ļoti pacietīgs un arī uzņēmīgs. Nevelti viņam pieder restorānu ķēde Krastmalā, bet šoreiz Edijs Benaramī ir tiešām uztraucies. Viņš nolēmis bildināt. Ne jau māti, bet viņas meitu, mamī mazmeitu Anniku. Viņam jau ir 45 gadi, bet Annikai tikai 18. Bet tā ir mīlestība no pirmā acu uzmetība. Un vīrietis 45 gadu vecumā ir pašā spēku briedumā, un Edijs nešaubās, ka viņa brieduma pietiks viņiem abiem. Edijs un Annika ir kopā, un
roku rokā dodas neprātīgos piedzīvojumos. Viņa mīlestība arī ir tikpat neprātīga, kā karuseļu atrakcija parkā. Un neviena virāža te neliks par strauju, neviens karusels par pārgalvīgu. Edī, braucam ar mašīnītēm. Labi, Edī, vai tu vari mani panākt? Un Edijs var. Un viņi jūtas tik bezrūpīgi un laimīgi, visa pasaule viņam šķiet kā brīnišķīgs atrakciju parks. Līza un Vijons arī atnākuši uz atrakciju parku. Tikai viņu piedzīvojums sākas ar cukurvati. Mēs jau bijām aizmirsuši, cik tā ir garšīga. Salda kā bērnībā? Nē, daudz saldāka, ja to ēd kopā ar mīļoto. Bet turpat celiņi bezrūpīgi tuvojas Edijs ar Anniku. Ak, Dievs, ja nu mamma mūs tagad ierauga, iesauc Sannika. Bēgam, Edij! Bet Līza neredz neko citu, vienīgi Ionu. Un arī viņš redz vienīgi savu Līzu. Tāpēc jau saka, ka mīlestība ir akla. Braukāt ar mašīnītēm. Cik sen nekas tāds nav darīts, ka tu vari braukt kā vien vēlies, aizmirst par visādiem satiksmes noteikumiem un droši stūrēt virsū citiem dūlējiem. Laimīgo pārvēro Līzes bijušais vīrs ar V, un viņos noskatoties jūt tādu kā skaudību, tāds kā skumjas. Bet ko lai dara, pats viņš pie visa bija vainīgs, pats neprata nosargāt savu Līzu. Tagad viņš ir palicis pavisam viens, un nevienam nav vajadzīgs. Varētu salikt par ziloņu mednieku. Tur esot jāprot tikai dzert un noturēt šauteni, bet kamēr ziloņi ir kaut kur tālajā Āfrikā, tad pat var patrenēties ar dinozauriem. Tāpat viņi skaitās izmiruši, un tā tad nav nevienam vajadzīgi, tāpat kā es. Bet Barbie jaunkundze nemaz nejūtas vientuļa. Viņai ir viņas Žanī. Žanī ir zelta zivtiņa. Un tā viņa jūtas daudz labāk, jo visi vīrieši ir stulbi, un zelta zivtiņa pavisam noteikti izmaksā lētāk nekā vīrietis. Varbūt pameklēt manam Žanī draudzenīti? Nē, nevajag. Mums arī divatā ir labi. Mīlēt ir tik skaisti. Un mamīs zina, ko saka, bet tagad pretī jauniem piedzīvojumiem, jo rītdiena ir tālu. Skroderdienas silmačos varētu nosaukt par mūsu tautas mīlestības enciklopēdiju. Jo skroderdienas mīl visi, un skroderdienās arī mīl visi. Bet tagad mēs esam pie mīlestības koka. Tas nesen uzstādīts, lai ar jaunlaulāto simboliskajām atslēgām nebojātu līko tiltu. Pičuks un auci tik ļoti mīl viens otru, ka ar atslēgām varētu apkarināt vai visu šo koku. Bet pietiks ar vienu, jo stiprai mīlestībai jau daudz atslēgas nav jākarina. Viņi jūtas laimīgi, jo ir jauni un stipri, un viņa pirmdzimtais puika arī ir ņiprs diezgan, un Dievs vien zina, kas no tā puikas vēl dienās iznāks. Bet mēs viņu tā audzināsim, auce. Es strādāšu kā zirgs, ja tu zinātu, kas man spēk. Es ņemšu lielu augu un dzīvosim mēs sīksti kā divi krami, bet to puiku mēs skolosim līdz pašai ģimnāzijai. Bet pindacīšai ir iedzimts šeftmaņa gēns, tirgošanās viņai ir asinīs, tā sakot, Dieva dots talants un arī sirdslieta. Īpaši galantērija un bižutērija un lakatiņa. Un kāpēc pasaulē ir tik daudz skaistu lakatiņu, kā lai iztur šo kārdinājumu? Vienreiz jau pindaks viņai teica, kas tev lakatiņu nav diezgan, bodi atvērsi. Nu viņai tā bodi ir vaļā. Ai, bet nu gan ir ziepes. Nāk mans Jānis. Viņam tā man andelēšanās traki nepatīk, un ja ķers, tad nebūs vairs labi. Jābēg, ko kājas nes. Un ja tomēr noķers, tad šovakar jau ir līgo vakars, un tad jau mīlēšana ir stiprāka par dusmu.
Joske mīlētu zāru, un šajās skroderdienās viņš to noteikti bildinās, un tādēļ viņam ir vajadzīgs gredzentiņš. Kas tik te nav acis žilbst? Bet tās cenas, oi, gevalt, kas par cenām. Tas ir smuks gredzentiņš, bet tik dārgs. Tas ir lēts, bet nemaz nav smuks. Un mana zāra jau nav tik dumja. Viņa tūlīt redzējis, ka tas ir no lētā gala. Tomēr jāpērk dārgais. O, zāra maina, mana goldštuka. Par to gredzentiņu es noteikti dabūšu vienu saldu kusu. Viņiem vēl viss priekšā, viņi vēl ir tik jauni, bet lielie jau grib tos mācīt, lielie grib tos rāt un neļauj priekus baudīt un kausu lūpām skart. Bet šovakar Silmečos ir zāļu vakars, un tādā vakarā kā lai nenogaršo alu. Bet šī ir mūsu Ogres teātra jubileja, un tādēļ arī mums jābūt līgsmiem un jāiedzer un jāsvin. Jo rīt tās sukas būs tā vai tā. Rīt atkal būs darbs savam teātrim, saviem skatītājiem, savai pilsētai. Deviņdesmit 5 gadi, kā mirkļi, kā soļi cauri laikiem, izstaigāti, izspēlēti, izraudāti un izsāpēti, izsmieti un izlēkāti, izdancoti un izdziedāti. Tik daudz pirms mums šo ceļu sāka, un mēs to turpinām. Kurp tas mūs vedīs? Kas to zina? Bet mēs dosimies tālāk, un tāpēc jau ir šī bāka, lai mēs atrastu savu īsto ceļu. Ogres teātris pie saviem Ogres skatītājiem.